Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie un attālināti pieslēgušies, speciālisti ziņotāji, kā arī interesanti. Šodien ir sasaukta ārkārtas domes sēdē un ir sagatavots viens sēdes lēmuma projekts. Tas ir par budžeta grozījumu Balvu novada domes 2020, par grozījumu Balvu novada domes 2025. gada 25. septembra noteikumos, numur 3 šķērstvītra 2025, valsts pamatbudžeta autoceļu, ielu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība, ielu un ceļu uzturēšanai Balvu novadā. Ziņo izpildirektora vietnieks Jānis Babnaus. Lūdzu, Jāni. Jā, labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu izdarīt grozījumus priekšsēdētāji tikko arī nolasītajos pašvaldības iekšējos noteikumos, un tātad lūgums ir papildināt šos te noteikumus ar 12.3 punktu, un arī šis te 12.3 punkta saturs tika izrunāts iepriekšējā finanšu komitejas sēdē, un tas ir tātad saistīts ar uzlabojumiem pašvaldības arī šo te mērdotācijas sadalīšanā starp pagastu un pilsētu teritorijā. Un tātad šis te finansējuma arī pārdalīšanas princips skan sekojoši. Finansējumu, kas atbilst pēdējo 3 gadu vidējam izlietojumam par transporta līdzekļu, kuri piedalās pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanā tehnisku apkopi, kā arī iepriekšējā gada darbinieku atalgojuma proporciju, ko veido pavadītais laiks nodrošinot pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu, ietur no tekošā gada teritoriālajai vienībai piešķirtās mērdotācijas summas. Ieturēto mērdotācijas summu proporcionāli novirza tām teritoriālajām vienībām, kuras pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu nodrošina izmantojot tikai ārpakalpojumu. Līdz ar to apstiprinot šādu papildus punktu pie mūsu noteikumiem, mēs arī varēsim īstenot pie 2026. gada budžeta apstiprināšanas papildināto mērdotācijas sadales principu. Lūdzu atbalstīt šādus grozījumus. Pirms jautājumu uzdošanās vēl paziņot par deputātu sastāvu, kuri piedalās ārkārtas domes sēdē. Tātad klātienē piedalās Inta Kaļva, Jānis Auziņš, Andris Bačuks ir attālināti pieslēdzies, Tālis Korlešs klātienē, Aija Mežale klātienē, Andris Mežals attālināti, Egons Salmanis klātienē, Jānis Trupelnieks klātienē. Tātad kopumā domes sēdē piedalās 8 deputāti, tātad mēs esam lemtiesīgi un sēdēs darba kārtības jautājumas izskatīšana ir likumīga. Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Vai tie, kas ir Andris Bačuks un Andris Mežals attālini pieslēgušies, varbūt jums ir kādi jautājumi? Neredzu. Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Nevēlas izteikties debatēs. Aicinu balsot. Paldies, balsojumu slēdzu. 8 deputāti, gan 6, kas ir klātienē, gan 2, kas ir attālināti, ir nobalsojuši par. Lēmuma projekts pieņemts. Paldies, esam soli uz priekšu, lai arī tālāk attīstītu un pilnveidotu šo finansējuma sadali Balvu novada pašvaldībā. Paldies! Domes sēdi slēdzu.